Es ceru, ka turpmāk viņi arī būs tikpat centīgi un vēl drusku centīgāk, ka mūs gaida labi rezultāti nākošajā pusgadā. Un arī eksāmenā uz 1., 2. un 3. pakā. Un tā kā Armands un Aivis nav, tad es domāju, būs godīgi, ja viņa balvas es atdošu bērniem, kuri šodien ir. Un kur tiešām ļoti centās šodien parādīt to labāko. Un ir ar mums šodien, tāpēc es domāju, ka Aive un Armanda balvu šoreiz aizceļos pie citiem bērniem. Ja? Tā. Un tā no sākuma par simpātiskāko šovakar. Tas ir tikai šovakar, varbūt jau rītvakar vai parīt. Kāds cits būs simpātiskākais pēc šovakar? Jūs klātesošie atzināt, ka simpātiskākā meitene ir bijusi Mārtiņa. Un no zēniem skaistāk noformētājs un skaistāk sev pasniedz ir Arturs. Un tagad godīgi nopelnītās medaļas. Santiņa, aplausi. Speciāli mākslinieku darbs mūsu doita emblēma. Tā ir tāds, kur nopirkt nevar. Tāds ir tikai uz pasūtījumu mūsu konkursos var iepirkt. Paldies tev! Marek! Marekam jānāk iedzāk te, jo tu jāiet konkursiem, tu vēl noziet konkursiem. Indiņai? Paula?
labāki tie rezultāti, ka viņi ir mazāk kāvējuši, viņi laikam ir lielāki sportisti, piedalījušies vairāk sacensībās. Godīgi sakot, par tādu ļoti aktīvo uzvedību es vēl viņam nebiju domājusi dot tādu augstāku apbalvojumu. Bet, nu, ja viņš ir ieradies, viņš šodien ir centies un Aivis nav, tad es domāju, Rauls un Kristīna arī ir nopelnījuši pa kausiņam. Aplausiem. Tas tev avans, jā? Tu turpmāk dejos vēl skaistāk no pirmsgruniem, labi? Labi? Nē, tā, jā! Jā! Tad mums ir divas meitenītes, kuras šovakar ir pametuši divi puiši, bet gan jau viņi atradīsies Artina un Elīna. Jā, jau brīnišķīgas meitenītes. Tev jau ir bijušas pirmās vietas, jā, bet vienmēr līdz kausiņam ir pietrūcis kaut kāds viens. Ne? Labi, tad šodien nopelnīts. Vārds, ko es ļoti ceru, ka varbūt vecāki tomēr viņus pabalstīs, un viņi varbūt varēs drusīgi vairāk nākt un pastrādāt, ja jau viņi ir pārgājuši jaunā kvalifikācijā uz E4, tad nepietiks ar to, kas ir, vajadzēs vairāk drusīgi. Ja? Jums jau gan tie kausiņi ir, bet nu tās nav. Ja? Paldies, lūdzu, Rolands un Līta. Vai tas nebūtu pēdējais? Jā, tas būtu kārtējais. Jā, tagad. Nu, un kā jau jūs dzirdējāt, nu visvairāk tiešām nāk trenēties un visvairāk arī piedalās kaut kur un visvairāk arī, paldies Karīnas mammai, Karīnas mammu pabalstām savus meitas un teicis, protams, un es ceru, ka beidzot arī Arturs tiks pie jaunām kurpēm un viss mums būs jaunā gadā spoži un skaisti, ja? Un Rolands varēs mēģināt noķert Arturu, Arturs mēģinās atrauties. Tādā veselīgā sacensībā varbūt būs arī nākošie zelta kausi. Ja? Arturs. Tas tev vēl nav, es zinu. Bet tagad ir jāpērk atkal jauns skapis. Labi. Paldies visiem. Man tāds lūgums varbūt